Esiet sveicināti podkāstā Saldus novada jauniešiem, kurš ir paredzēts, lai mēs runātu par mums aktuālām lietām, kas notiek Saldus novadā. Un šī pirmā epizode ir veltīta tam, lai mēs runātu par aktivitātēm Saldus novadā, par interešu izglītību vasarā, un nedaudz par to, kā liederīgi izmantot laiku un resursus vasarā. Un šodien uz diskusiju man ir atnākusi Ance. Čau! Un Grēta. Sveiki visiem! Jā, un vienkārši sāksim uzreiz. Kas notiek vasarā Saldū? Šobrīd vasarā Saldū šodien notiks Saldu salu festivāls. Tu apmeklēsi? Jā. Tu apmeklēsi? Nē, es nebūšu. Es arī nebūšu. Bet tas nav tāpēc, ka man kaut kas būtu pret Saldu sauli. Man tieši tas pats tā kā. Jā, tas nav no hate Saldu saulē. Jā. Bet pa vidu tam vasarā, manuprāt, ir arī visi tie mazie brīvdabas koncerti, piemēram, Mārčaklā skvērā. Tad bija ezermodināšana, uz kuru es nebiju. Es arī nebiju. Es jau kuro gadu noskatos, tā gribētos aizbraukt. Es biju, man ļoti patīk. Es nevaru piecelties. Es tur strādāju. Es biju jau 3 no rīta, tur visi tur jāsliek, skatu, jāsliek, visi puķis. Tur Emīlija šogad bija koncerts. Jā, Emīlija šogad bija, viņa atnāk, viņa tāds, ak, Dievs, nekad neesmu tik agri piecēlus. Tu izskatījās, ka bija ļoti daudz cilvēki. Nē, tur bija 2 reizes vairāk nekā pagājušā gadu. Viņš ir katru gadu, manuprāt, tāds kuplāks. Katru gadu. Jā, tad ir visādi sporta aktivitātes. Tad, piemēram, bija veloceliņa atklāšanas Saldus brocēni, uz kuru es atkal nebiju. Es arī nebiju. Šis tik slikts, ka jau jaunieši parasti ir tie, kas saka, ka Saldū nekas nenotiek, un es tagad uzskaitu visu labās lietas, kas notiek Saldus novadā, un mēs sakām, mēs nebijām. Jā, tad ir viss koncerta izrādes un izrādes brocēnu kultūras namā, jo Saldū kultūras nama nav. Bet tā jau viss kaut kas notiek. Bet man ir jautājums jums, kuri jaunieši vispār uzzina, kad notiek šādas aktivitātes? Jo, piemēram, par to veloceliņu atklāšanu es nezināju vispār, ka tāds būs. Es uzzināju no Beatas storiju, kad viņa jau bija nobraukusi un iefilmējusi storiju. Kur ir vispār jaunieši? Principā, es skatos vairāk Instagramā, un es kā followoju tur jauniešu domi, tur Piesakojiet Saldus novada jauniešu domai. Jā, un es redzu tās afišas, un es tās skatos. Tāds, ja man būs laika, tu varētu, jā. Bet nav laika. Es tieši Facebookā sakoju Tiks centram. Man ļoti patīk, ka viņi katru nedēļu ieliek tā kā vienu postu, kas notiek visā Saldus novadā. Man liekas forši, jo tā kā, kad liek atsevišķi tos postus, tu bieži vien aizmirsti, un tu tāds, ja man ir brīvs, varētu aizbraukt. Bet jā, es tieši Facebookā tajā sakoju visam līdzi. Jā, turpinot par pasākumiem, kā jums šķiet, vai visi šie pasākumi, kas notiek Saldus novadā, ir pieejami visiem? Piemēram, pasākumu lokācija, to saturs vai vecuma ierobežojums, vai gadījumā nav kāda sabiedrības grupa, kas tiek apbižota? Piemēram, vai ir pasākumi veciem cilvēkiem, vai ir pasākumi maziņiem cilvēciņiem? Kā jums šķiet? Principā, redzot vairākas afišas priekš sporta, es redzēju afišas kādu sporta senioriem. Jā, bija tāds. Kad tur senioriem sporta, tur laikam orientēšanās vai kas tur bija uz medaļām vēl visu. Arī tas pats ir, kas sporta skolas skolēniem. Viņiem katru gadu ir tā kā lai saka, lai tiktu uz nākamo grupu, viņiem speciāls tā kā lai saka, orientēšanās, vai nu uz saldējumiem, vai uz medaļām, kā kur reizi, jo pagājušo gadu bija uz saldējumiem, un es pagājušo gadu medaļas. Man bija tāds, es dabūšu to medaļu. Nē, nedabūju saldējumus. Jā, tā. Man liekas, ka ir ļoti ietvaroši. Jā, es gribētu teikt, ka Saldus novads pie tā strādā, jo, piemēram, ir tagad arī Druvā vai bija, vai būs, neatceros, tās ģimenes dienas, kas tā kā domāts maziņiem bērniem. Tad, piemēram, tāpat Saldus sala, kas, būsim godīgi, ir vairāk jauniešu tusēšanas vieta. Arī Tavs festivāls ir tusēšanas vieta jauniešiem, bet par to nedaudz vēlāk. Tāpēc es domāju, ka pie tā ļoti labi strādā Saldus novadā. Bet ko darīt vienkārši
ja negribas tā tusēt vienkārši? Nu, ko darīt vasarā, bet tu negribi tusēt? Nu, man liekas, ka tusēšana vispār ir tāds ļoti plašs jēdziens. Es pati biju uz Galvanovska koncertu, man nenormāli patikās. Es biju šokā, ka bija tik daudz cilvēki. Man liekas, tas ir tā kā, un tur bija gan no veciem cilvēkiem, gan līdz maziem bērniņiem. Tā kā, man liekas, ka tādi vakari, kad tu uz 2 stundiņām izej ārpus mājas, man liekas, ir tādi perfektie, ka tu it kā es negribu tusēt. Un tā kā tu izbaudīji ar skaistu vakaru, tu garšīgi paēdi, paklausies labu mūziku un tā kā dodies mājās gulēt. Un no rīta var celties ar svaigu galvu. Jā, tāpat arī vakar bija tas kino glāzes lūdzu, kad bija jauno režisoru filmas, kad varēja skatīties. Un tas arī ir pasākums, bet tā īsti nav tusēšana. Jā, tas ir tā īsu laiku, kad pavadi. Es tur nebiju. Un es tur nebiju. Ants, ko darīt, ja negribas vienkārši tusēt? Es kā sportiste, man katru dienu jāuztur savs ķermenis aktīvs. Es, piemēram, katru dienu eju uz Saldu sportnam, tur džims ir, tur viss fitnesam ir. Es tur pavadu laiku, varbūt pusdienu vai nē. Fitnes zālē es pavadu, bet principā es savā basketbola laukumā paņemu bumbu un mētāju. Tā bumba ne jau tāpat vien, tu ej uz sporta skolu un tur bumbo ne jau tāpat vien. Nu jā, man arī ir tā, nevis tikai bumbu spēlē treniņā, arī ir izlase. Jā, Latvijas izlase. Tas stāsta. Jā, bet vispār runājot par Latvijas izlasi, tur ir nežēlīgi grūti tikt. Ļoti grūti. Tas ir manuprāt, ļoti liela konkurence vispār ir. Tas ir ļoti garš process. Trenējoties katru dienu. Un, jā. Tad kādi ir tavi nākotnes plāni? Mēs par to šodien runājam arī nedaudz. Tad vēl nebija iespiesta poga. Jā. Ir tāda lieta, ka šobrīd es pabeigšu 8. klasi. Man jau pašai tāda doma pabeigt 12. Un tas skatīties, kādā situācijā šobrīd esmu. Vai man basketbols šobrīd ir vēl tajā pašā līmenī, kurā es esmu šobrīd. Ja nē, tad vairāk ir mana profesija, ko es ļoti vēlos, ir fizioterapeits. Un varbūt iestāties Rīgā, kas šobrīd viena no skolām, kuras konkrēti mēģina tikt, ir LSPA. Ja man ies labi basketbolā, tad varbūt es meklēšu koledžu, varbūt ASV koledžu. Vai ir iespēja, varbūt tev redzēt NBA? Jo es nezinu, varbūt. Es jaunu. Jā, visu vēl priekšā. Visu vēl priekšā, tad nevar zināt, kas būs tālāk. Vai būtu kaut kas, ar ko papildināt pasākumu klāstu, lai jūs varētu pateikt, jā, Saldū tiešām kaut kas notiek? Vai jums viss apmierina un viss pietiek? Atkal pieminēšu to Galvanovska koncertu. Jā, pēc tā koncerta man bija tā sajūta, ka man gribētos vēl tādus koncertus. Ir tā kā ceturtdienas vakarā tu vienkārši atbrauc. Man liekas, tas ir tik forši, jo tev nav jāplāno tā kā brīvdienas tieši nogals, jo nogals visiem, man liekas, ir ļoti piepildīts. Man gribētos, ka vairāk par nedēļu ir tādi kādi koncertiņi, varbūt kaut kāda izrāde, kaut kas tāds, kas ir neaizņem visu vakaru, bet tev pilnīgi pietiek tām 2 stundām. Jā, ka nevajag vienmēr lielus mākslinieks, jo, piemēram, tas otrs puisis, kas nebija Miks Galvanovs, es nezināju tādu, bet, manuprāt, tas tik un tā bija mīļi, un tas arī varbūt pat nevajag aicināt svešus, un ka pietiek ar to, kas notiek Saldas novadā. Kaut kāds mazās skatuvītes vienkārši uztaisīt tā, lai darbdienas beigās var aiziet vienkārši pabaudīt tā mūziku. Cik svarīgi vasarā ir ne tikai tusēt un atpūsties, bet arī attīstīt savas spējas? Man liekas, tas ir no vienas puses jauniešiem, tas ir svarīgi, jo cilvēki, kurus sēž, piemēram, dīvānā visu dienu, skatās televizoru, tā nevarētu būt. Nevarētu būt taisnība, bet, ja tā ir, principā, kā es iepriekš teicu, aizēju varbūt, paskrien vai, izēj draugiem ārā, jebko dari, lai vienkārši tu nesēt mājās. Atrod jaunu hobiju. Jā. Vai darbu, vai kaut ko brīvprātīgo darbu. Vai ir lietas, kā tu liederīgi pavadi laiku, izņemot bumbu, sporta laukumu un skriešanu, vai ir vēl kaut kas? Es pavadu laiku īstenībā, ja neskaitot nekādus tur
basketbolu, neko. Dejošanu var skaitīt. Nu, tas taču... vispār tas ir sports. Jā, bet principā es pavadu jauniešu domē, kā mums sēdes ir, kā piemēram mums tagad tuvojās volejbola turnīrs. Es pavadu savu laiku jauniešu domu. Ir forši komunicēt, tā kā visiem tur sēdēs un pasmieties vai nu kā tur. Vai piedalīties, piemēram, ir tā Saldus jauniešu māja un Brocēna jauniešu mājas, un viņi arī rīko kaut kādus mazos pasākumus, tad tur kaut kāds novus turnīrs, tad tur galda tenisa turnīrs, vai piedaloties tajos, tu arī vari kaut kādā veidā, kaut ko iegūt un liederīgi viņu pavadīt un kaut kādā veidā attīstīties? Man liekas, ka jā, īstenībā, jo, piemēram, kā es volejbola turnīrā, es tur punktus likšu un tā, skatoties, kā cilvēki tur spēlē tur bumbu un skatoties, tu jau pats arī vēlies tā kā, to bumbu un tā. Un tagad brīvs laiks, tu jau laikam jau paņemsi to bumbu un tad kaut ko tur pamētās. Atkal ar savu bumbu. Volejbola bumbu, nevis parastu bumbu. Jā. Tas nozīmē, ka principā ir svarīgi, ka vasara nevis tiek pavadīta gultā pie TikTokā un vienkārši sauļošanās, bet ir svarīgi, ka tiek iziets ārā no mājas, kaut ko redzēt jaunu, kaut kur aizbraukt. Jā. Vai tev ir kāda vieta, kur tu esi šovasar aizbraukus, ar ko tu gribētu padalīties? Dziesmu svētki. Tas ir viena no maniem topiem, kad es tur pirmo reizi dziesmu sākos un es viņu izbaudīju. Jo, kā man mamma teica, dziesmu sāk ir obligāti jāizbauda vismaz vienu reizi. Lai tā kā one time opportunity vienkārši, lai tu varētu viņus izbaudīt. Bija ļoti emocionāli tieši dziedot, tur bija ļoti viss skaisti. Jā, paldies! Tevi varētu saukt par cilvēku, kurš dod par jaunieti, kurš dod citiem jauniešiem iespēju patusēties. Un tu esi tā festivāla Burzma Birzē. Es teiktu tā kā idejas autoru un viss tā galvenā organizatora. Tā var tevi saukt? Jā. Tad man tev ir jautājums. Ar visu to, ka es zinu, ka tev bija vesela avīzes lapas puses par šo, bet jaunieši nelasa avīzes, tāpēc cerams viņi noklausīsies. Tāpēc cerams viņi klausīsies šo. Tāpēc kāda ir tā festivāla galvenā ideja? Labs jautājums, paldies. Jā, primāri tas, kad varbūt pierādīt sev vairāk to, kad mēs varam uzrīkot, tā kā festivāls notiek ārpus Saldus novada. Tie, kas varbūt vēl nezina, tas ir Zaņas pagastā. Tā plus mīnus tā ir pusstunda no Saldus. Tie ir lauki, tie tiešām ir tīrākie lauki, kad tur var uzrīkot, jo tiešām daudz, kas notiek tieši pašā Saldus centrā. Un ārpus Saldus centra ir visādi pagastas svētki un kaut kas tāds, bet jauniešiem ir mazāk tās iespējas tieši pagastos dzīvojot. Un tā doma ir tāda, ka mēs varam uzaicināt zināmus māksliniekus uz laukiem atbraukt. Tā kā nevajag pilsētu, nevajag tā kā vislielāko skatuvi, un kad ir iespēja tā kā atbraukt gan no Saldus centra, gan no visiem Saldus pagastiem uz ļoti foršu vakaru, ko pabaudīt. Bet cik es saprotu, ka visu tos saimnieciskos darbus to dari tu, tava ģimene un draugi. Visas lapu grābšanas, visas zāģēšanas. Tas nozīmē, tu principā iztērē visus savus resursus, lai... Jā, tas skarbā realitāte, ka mēs tiešām savus tā kā līdzekļus tā kā ieguldam citiem. Protams, tas ir mums tā kā arī ļoti daudz, bet darbu stundas, kas ir ieguldītas, kopjot teritoriju, veidojot visu. Es par to vien domāju, ka tas viss jāsakopj, un vēl pēc festivāla tur viss ir jāsakopj. Jā, tas pēc īstenībā pat varbūt bišķiņ grūtāks, tā kā labi, tas laiks ir mazāks, tad tur 2 dienas un tu viss ir novākts, bet tad tu morālis ļoti piekusis jau no tā viss. Jā, bet tik un tā, es vēl neesmu bijusi, es vēl neesmu saņēmusies aizbraukt, vienmēr ir nedaudz... kaut kas nobaidījis tur aizbraukt, bet es domāju, ka nākamgad viņš taču būs, un tad es būs. Redzēsim, dzīvosim, redzēsim. Tāpēc man tavs jautājums ir, kāds ir saistībā šobrīd tikai ar festivālu, tas nākotnes plāns, cik tālu, cik liels, ko piesaistīt? Kaut kāds. Man gribas, lai brauc cilvēki primāri, lai tā kā atbrauc un ar laiku piedāvāt gan jau
tā kā plašāku tieši mākslinieku to auditoriju, kad mēs varam tā kā pielāgoties vairākām vecuma kategorijām. Kad, jā, primāri šobrīd tie bija jaunieši, bet pēc apmeklētāju vecuma varēja saprast to, ka tas vispār netraucē. Tā kā, ja tur ir kāds reperis uz skatuves, tur arī būs tā kā vecāki cilvēki, kas man ļoti iepriecināja. Un tie nākotnes plāni jau būtu, ka mēs attīstamies uz tādiem vēl zināmākiem māksliniekiem un uz plašāku auditoriju. Tu šobrīd iedvesmo kaut kādā veidā. Es ne tikai manis ceru, ka arī kādu citu domāt par to, ka neskatoties to, kur tu atrodies, tu vari kaut ko izdarīt. Bet šobrīd nedaudz vairāk par tevi. Kādi ir tavi nākotnes plāni? Vai izmācoties, tu dzīvē domā darīt kaut ko līdzīgi, kā tu šobrīd? Jā, es šobrīd vēl studēju. Man būs rudenī 3. gads turībā. Un tas, ko veidojot šo festivālu, es ļoti daudz ko iemācījusies tieši priekš sevis. Tie bija 3 gadi, ko mēs to darījām. Es sapratu to, ka es gribu saistīt kaut kādā veidā savu dzīvi ar pasākumiem, ar kaut kādu iespēju dot citiem, tieši kaut kādu pienesumu no sevis. Man izvēlētā profesija ir sabiedrisko attiecību speciālists, tāpēc es vienmēr būšu saistīta ar cilvēkiem. Gribot vai negribot, bet šobrīd man ļoti saista, tāpēc man nākotnes plāni gan jau būtu saistībā kaut kas ar sabiedrību, kaut kas ar cilvēkiem, kaut kas ar pasākumiem, es domāju. Tagad tu mācies kaut ko saistīt par cilvēkiem un pasākumiem, tad šis jautājums pēc tam būs arī Ancei. Kā nodrošināt to, ka uz pasākumiem tiešām atnāks? Jo, piemēram, Saldu var dzirdēt jauniešus, kas saka, ka nekas jau nenotiek, nekā jau nav, bet tad, kad tu kaut ko rīko un taisi, tad neviens nenāk. Kā tu, runāji par to festivālu, kā tu zini, ka tiešām kāds atbrauks? Es nezinu. Es tiešām nezinu, jo es reāli to tik bieži teicu, bet es tiešām nesaprotu cilvēkus, kas viņiem interesē brīžiem. Jo tā ir top frāze pateikt to, ka nekas nenotiek, bet kā nenotiek? Manuprāt, tiešām viss ir arī pieejams. Un runājot par Burzmu, tā ir pusstunda no Saldus tikai, un tajā pašā Saldus centrā visu laiku kaut kas notiek. Tad tu pats laikam īsti nezini, man liekas, ko tu gribi. Jā, man liekas, tie jaunieši jo tie, kas man liekas to saka, viņi arī visticamāk nekad nekur nav aizgājuši. Bet kā nodrošināt to, lai cilvēki atnāk? Vislabāk jau strādāt cilvēks cilvēkam, kad viens otram stāsta. Ļoti daudz spēlē tiešām arī sociālajie mediji, kad tu reklamē, tu stāsti, vairāk iepazīstina ar to, kas tu būsi tajā vakarā vai tajā pasākumā. Un galvenais radīt kaut cik to uzticamības, to sajūtu, ka es atbraukšu un tur viss notiks, es tur beigās atceļās pasākums vai kaut kas nav kārtībā. Ance, kas piesaist jauniešus atnākt uz pasākumu? Vajag labs jautājums īstenībā. Ja tu pasaki, šis būs, var ticēt, ka jaunieši tiešām atnāk. Saistībā, kas jums notiek pa festivāliem, jūs baigi aktuāli TikTokā un ļoti labi var redzēt. For you page'ā baigi daudz jums rāda, baigi daudz reizes jums rāda. Jo vairāk, piemēram, kā lai saka, kā piemēram Facebookā, Instagramā un tā, tu ieliec viņus iekšā, piemēram, afišus, tur būs reperis, dziedātājs, blablabla. Un jo vairāk šādas lietas organizē, jo vairāk var saprast, piemēram, pirmo festivālu. Tu redzi, nezinu, tur 100 cilvēku atbrauc. Uztais otru, arvien vairāk. Tad tu saproti, ka jaunieši, jebkuri jaunieši vai pieaugušie saprot to, ka viņam interesē. Un tā var piesaistīt arvien vairāk cilvēkus, un tad tā arī. Jā. Principā var uzskatīt, ka Saldu notiek, Saldu ir ko darīt, tikai jaunieši paši dažreiz pat nezin, ko viņi grib. Mums vieglāk taču ir pasūdzēties. Kaut kā tā, Saldu notiek, Saldu viss ir, tikai jaunieši ir nedaudz pasīvi. To nepamana. Tāpēc piesakojam Saldus novada jauniešu domē Instagramā, TikTokā. Šis būs YouTube kanālā. Viss ir piesakojam un lai jums forša vasara. Atā! Atā! Bija ļoti labi!